Visi aicina iet balsot. Kāpēc tev ir pretējs viedoklis? Faktiski ar balsošanu mēs akceptējam naudas svaru. Visi zina, ka, ja ir problēmas, tad vaina ir sistēmā, nevis cilvēkos. Tikai pāris procentos gadījumu ir vaina cilvēkos. Uz šobrīd mēs redzam, ka sistēmā ir problēmas. Valsts izmirst, grimst miljardu parādos, esam ar zemāko labklājību. Un jau daudzus gadus mainām šīs personas, un nekas nemainās. Tā kā problēma nav deputātos, bet problēma ir sistēmā. Un kā tu vari izmainīt sistēmu? Pirmais ir cīnīties ar galveno problēmu. Mūsu izpildvaras motivācija tautas un valsts labklājībā. Šis ir pats pirmais un svarīgākais solis, kas jādara. Izpildvarai jābūt profesionālai un motivētai Latvijas valsts labklājībā un tās tautas labklājībai. Otrais. Mums tomēr jābūt vienai personai, kas atbild pret Latvijas tautu, kas notiekās valstī. Tautas vēlētam prezidentam. Kā arī tautas priekšstāviem jābūt patiesiem tautas priekšstāviem, nevis nezināmu spēku kandidātiem, par ko nobalso tauta. Un vēlams, ka tie ir no katra mūsu novada pārstāvu saimā. Tādas īsākas un vienkāršākas lietas arī tiesvarai jābūt tautas vēlētāji, lai viņi strādātu tautas interesēs. Nevis atkal slēptu cilvēku interesēs, kas šos tiesnešus iebīdījuši šīs amatos. Tas ir tas galvenais, ko mēs varam izdarīt sistēmas maiņā. Bet kura garantija, ka tautas ievēlēti kandidāti būs godprātīgāki nekā ir tagad? Kā jau atbildot uz pirmo jautājumu teica, svarīgais ir sistēma. Uz doto brīdi sistēma valsts ir, lai naudas var iegūtu labklājību, nevis tautu. Tas ir pats svarīgākais, jo mēs šī brīdī mainām deputātus un nekas nemainās. Mums ir jāmaina šī sistēma. Pats acīm redzamākais, kā mūsu valsts tiek izsaimniekot no naudas svara. Mūsu pensiju fondi tiek paņemti un iedoti ārzem bankām, kur pēc tam šo naudu atgriež mūsu valdībai, kur automātiski vai neautomātiski maksā par šiem naudas aizņēmumiem procentus. Tas ir tāds acīm redzam nelietība pret mūsu valsti, ko mēs pievaram vai negribam saprast. Problēma ir sistēmā, nevis cilvēkos. Kurš būs tas, kurš to sistēmu mainīs? Kādam tas ir jādara? Mēs paši. Kā Saeimas deputāts es izstrādāju likumprojektu kopumu, kurš tika vērsts, lai mūsu izpildvara ir motivēta, ir ieinteresēta Latvijas labklājībā. Pie patreizējās sistēmas šis likumprojektu kopums pie tā, ka naudas varas pārstāvi ir Saeimā, viņš netika realizēts. Mums jāievēl tos cilvēkus un tautai jāatbalsta, nevis pasīvi jānoskatās, lai šie likumprojekti tika pieņemti un mūsu izpildvara ir motivēta mūsu valsts labklājībā, mūsu tautas labklājībā, nekā uz doto brīdi naudas varas un tās kalpa valsts izsaimniekotāja labklājība. Mūsu valsts ir izsaimniekota miljardos, faktiski izzakt, un mēs pasīvi vēl aizvien uz to noskatāmies. Bet vēlēšanas sestdien notiks. Ko tu novēli jaunievēlētajiem deputātiem? Faktiski man nav īsti, ko viņiem novēlēt. Jo es labi zinu, un mēs paši, visa tauta, zinu, ka neko tas nemainīs. Vai ir deputāts Jānis no Vienotības, vai deputāts Pēters no Nacionālās apvienības. Nekas nemainīsies. Nav vērts viņiem jebko novēlēt. Bet kā tad var realizēt tavu aicinājumu mainīt sistēmu? Kurš tad to darīs?
Faktiski pirmām kārtām tautai jāpieprasa, lai Saeima atkāpjās, vai faktiski, lai Saeima izdara grozījumus, ka mums ir deputāti no 42 pašvaldībām, kā tas ir, teritoriālām vienībām, un ir tautas vēlēts prezidents. Un Saeimai jāatkāpjās, un mums pēc jaunas Saeimas ir jāievēl šie tautas priekšstāvi, un šiem tautas priekšstāviem ir jāakceptē šos likuma projektus, kur pati būtība, lai valsts izpildu vara ir motivēta Latvijas attīstībā, Latvijas labklājībā. Sekojiet manos sociālos tīklos, kur vairāk ir izskaidrots mans redzējums, mūsu redzējums, diskusijas parādītas un dot daudz jautājumu, atbildes, kā rīkoties tālāk, lai mums ir gaiša labklājības nākotne.